Sveiciens. Parastais pelašķis arī ļoti vērtīgs augs ārsniecībā. Daudz rūgtvielas. Aizrauties ar viņu lietošanu baigi daudz nevajadzētu. Šķidri bišķi asins. Teiksim, tā var rasties kaut kādas problēmiņas. Nu, to jūs palasīsiet mājaslapā. Tagad lēnām viņš sāk jau ziedēt. Es pat nezinu, vai tie ir jēgas kaut ko baigi rādīt. Viņi, nu, ziediņš, gan jau jūs atpazīstat, mēdz būt arī tādu pašu rozā, kas arī ārsniecībā ir lietojami pilnvērtīgi tieši tāpat kā šis, jo rozā tas ir vienkārši paveids. Un lapiņas tādas. Es pat nezinu, ar ko jūs viņu varētu sajaukt, bet vietām saulainās vietās lēnām jau sāk ziedēt. Es ticu, ka Latvijas reģionos dažādos ir, dažādi mums ir tie klimatiņi, mūsu pusē, Liepājas pusē sāk ziedēt, iespējams kaut kur jau viņš pilnvērtīgāk zied, bet var jau iet skatīties. Ārsniecības vajadzībām ievāc parasti, var vākt visu to koksnaino kātu. Es parasti atkal daru tā, ka es vācu vidējo. Viņam parasti šķeļās, dalās te tie ziedi, es ievācu vidējo, izmantoju ārsniecībā tās pāris lapiņas un galvenokārt ziedkops. Žāvējies viņa visu to mazo kātiņu, un šitos es atstāju, lai viņi var ziedēt un ražot atkal sēklu. Tas tāds maziņš ieteikumiņš vienkārši, lai jums nākošu gadu tā audze arī turpinātu pastāvēt un lai viņi te arī būtu. Jo, ja jūs viņu tīrīsiet līdz ar zemi un iztīrīsiet visu, protams, varat arī atstāt tā, ka jūs vācat viņu pilnā garumā, žāvējat buntēs un, teiksim, no šī visa ievācat, piemēram, 1/3 šo daļu. Jūs ievācat un to daļu jūs atstājat, lai zied. Un tas, lai ražo sēklas. Kā variants.